Baltijas līga, A grupa, pirmā vieta. Spēle bija diezgan principiāla, vai ne? Jā, protams, es ceļš pēc tā zaudējuma, kas bija Baltkrievijā, mums ļoti tā kā gribējās uzvarēt. Baltkrievijas tad pat rokas, man liekas, taisa tagad, ne? Laikam jau, ka nē, gluži. Tas tehniskas problēmas olimpiskajās sportcentrā. Pirmajā aplī zaudējāt, vai šodien spēle bija ļoti atšķirīga no tās, kas bija Baltkrievijā? Šodien spēle bija atšķirīga. Sākot jau ar tiesnešiem jau bija, citādāk nebija jau gluži tā, ka baigi atšķirīgāk bija. Jā, un plus vēl tas, ka nezinu, ka zāles vainā vai kas mums ļoti nekrita Baltkrievijā, un arī šodien viņām nebija viena no līderēm, un Rāpskai atbraukas līdzi. Varbūt tas bija vieglāk, varbūt tas viņām patraucēja, varbūt arī nē, bet bija savādāk. Nē, es tikai bez asumiem. Tas gan jā, bet tas tāds tā raksturīgās tās kaut kādas etniskās īpašības, kas ir, un tad attiecīgi latvieši jau var izprovocēt, mēs jau arī nepalikām parādā. Bija kādi specifiski mērķi šodien, nē? It kā nē, mēs tikai pēc uzvaras gājām. Jā. Nākamā kārta, principā jau ir arī pretinieces zināmas. Kādas domas par tām spēlēm? Jācīnās. Ziemassvētkos bija 4 brīvdienas. Pietika laiks, izcep piparkūkas. Jā, it kā pietika, it kā bija par maz. Pietika laiks, izcep piparkūkas, kārtīgi pārēst, un pēc tam braukt apakaļ trenēties. Un liekais svars arī parādījās, vai ne? Varbūt nedaudz parādījās, bet tikpat ātri arī viņš nogāja. Jā, mēs fiziskos treniņus paņēmām tā vairāk Ziemassvētku tajā brīvlaikā, lai sagatavotos tieši šiem spēlēm Baltijas līgas. Paldies! Paldies!